Vai mūsdienās slepeno aģentu ir daudz vai maz? Ko viņi domā, kā viņi runā, kā izturās? To mēs iesim un noskaidrosim. Bet pirms tam, protams, ka vajadzētu saģērbties nedaudz neuzkrītošāk. Pie mums Jelgavā Vizbulītes Zieģev. Jums ir sūtījums priekš manis? Es redzu, ka jums ir. Ir mainījusies parola? Rasija. Rasija parola, tieši tā. Pie mums Jelgavā Vizbulītes Zieģev. Sakat parolu! Sakat parolu! Pie mums Jelgavā Vizbulītes jau. Jums ir sūtījums priekš manis? Pie mums Jelgavā Vizbulītes jau. Tieši tā, Vizbulītes jau. Pārsteigtais jautājums. Jums ir sūtījums priekš manis? Nezinu. Ļoti labi. Man... Jūsu parolu neesmu informēts. Kā lūdzu? Jūsu parolu es neesmu informēts. Mana parola bija jautājums. Nu jā, bet es jau neesmu informēts iepriekš. Jums neviens nepateica? Pie mums Jelgavā Vizbulītes Zieģev. Jūs varbūt izliekaties par spiegu tikai? Nu nezinu, kā lados nākam. Nu, pasakiet, kā ir. Pie mums Jelgavā Vizbulītes jau. Zied? Zied, tieši tā. Tas ir man? Kā nē? Es sajaucu atkal parolas vai kas? Bija taču pareizā parola, ne? Jautājums un atbildi Zied. Jā, bet es šoreiz nepareiz atbildēt, tad nē. Kā? Man teica apstiprinoši atbildēt uz jautājumu. Tad ir īstais. Pie mums Jelgavā Vizbulītes jau. Ko tur tik silts? Tieši tā. Sakiet, jums ir sūtījums priekš manis? Nav? Ko jau zinu? Viņi neko neiedeva? Es nezinu. Kas jums te ir runāts, varbūt ne tādā vietā es apsēdēs. Runāts, viss ir pareizi, apsēdāties pareizi. Man teica, lai es eju pie cilvēka, kurš ēd salātus. Parciņā. Viss pareizi. Tiešām viss. Pie mums Jelgavā Vizbulītes jau. Jā. Jā, pareizi. Tieši tā jautājums. Jums ir sūtījums priekš manis? Nē. Kā nav? Jābūt? Nu, vajadzēja būt it kā. Viņi neiedeva? Es domāju, jūs te pārdresi. Nē, es esmu pārdresi. Es nepareizo parolu uzprasīju vai kā? Kādu parolu? Nē, nu kā, par Jelgavu. Es apsēdos uzsmēķu. Jā. Nē, es arī esmu spiegs. Tādā ziņā viss ok. Nav pie mani. So you have a package for me? No. No? Really? No. They didn't give you? No. No package? No. So what they say? I don't know what you're talking about. Vairāk tieši nāca klāt cilvēkiem, vajag vēl pakāpties. Jā, ok. Kā vajadzētu iet? Tā, Līgana? Nāc blakus un tad Tā, neuzkrītošāk. Jā, baigi uzkrītošāk. Ok. Aizmugur arī redz. Bet tādā ziņā saģērbies esmu diezgan neitrāli, ja? Diezgan neitrāli, bet es pamanīju uzreiz. Līdz ar to es secinu, ka spiega darbā galvenais ir zināt pareizo parolu un nekad to nesajaukt. Un arī to, ka jebkurš principā mums apkārt var būt spiegs. Arī es, Ēriks Palkanieks, un arī tu, Jānis Kutal no Pusnakts šovas 7.